Maksim, kārtējais smagais treniņš, kā kopumā pagaidām nometnē Ezers? Kā viss kārtība, tā kā jūs paši redzat, apstākļi ir vienkārši fantastiski. Es nekad nebiju tik tuvu par tādiem apstākļiem, kas tagad ir. Tā kā viss ir top līmenī, palikt tikai rezultātu rādīt. Jūtam, ka ir arī smagi, un kā tas process notiek un cik viegli ir atjaunoties un atkal strādāt? Mēs jau pierādām pie tādam slodzam, tā kā vienmēr būs smagi, bet galvenais, kā tu pēc treniņa atjaunojies, kādas procedūras tu liec, jā, un cik laika tu esi gulēt, lai atjaunoties. Tā kā viss kārtība. Šodien grūti, rīt atkal būs grūti, tā kā esam gatavi. Nedaudz par pirmo spēli, kāda tā bija? No manas skats neradījām tādu labu futbolu, jā. Nebijām gatavi, ka viņi nepresingos. Viņi deva mums spēlēt, bet vidēja bloka mums bija grūti viņus apspēlēt, jo mēs vēl neesam trenējuši to un neesam kopā spēlējuši daudz jaunu puiku. Tā kā nebija laba spēle, bet varējām arī iztenīt neizšķirtu, bet kopumā viņam bija 2 momenti un 3 momenti un 2 goli. Tā kā nepaveicas, bet tagad rezultāts nav pats galvenais, kā mēs progresēsim spēlē. Tu teici, ka daudz jaunu puišu, bet ļoti daudz ir arī palikuši, un arī galvenais treneris ir palicis. Vai tāpēc ir nedaudz vieglāk, ka mēs viens otru jau labāk pazīstam? Protams, kodols ir palicis. Tā kā no vienas puses ir, protams, vieglāk, jo mēs visi viens otru jau pazīstam, vienu gadu spēlējam kopā. Tā, jā, vieglāk ir. Ok, atpūties. Paldies.